Pāvila vēstules Efeziešiem 6. nodaļas, kur mēs lasām šādus vārdus. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnas, bet pret valstībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi stāties pretī ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot, lai tai pašā laikā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Amen. Aizskar mūsu visdziļākās sirds, gan sajūtas, gan prātu, ka mēs varam Tavu vārdu tiešām uzņemt un ka tas var mums atkal ienest gan skaidrību, gan patiesību, gan vadību un iedrošinājumu, lai notiek Tavs prāts par mums. Amen. Šodien Sprediķa tēma ir tāda mazliet īpatnēja, un tēma ir bruņots kristietis. Bruņots kristietis mums kādreiz liekas kaut kā ļoti īpatnēji. Kā tad tas tā sanāk? Vai tad mēs šajā vārdu salikumā neietveram pretrunu? Jo kā tad mēs varam runāt tagad par bruņojumu un par kristieti? Kā tad tas iet kopā? Vai tad mēs esam tagad tādi, kas karosim? Vai esam tādi tagad, kas esam aicināti otru iznīcināt, otru sagraut, vai kaut kā citu pāri nodarīt? Vai tā nav pretruna? Jautājums ir par to, jo mēs taču varam runāt, kā tad ar pacifismu, tad mēs esam pret kāru vai vēl kaut kā. Vai tad kristiešiem nevajadzētu būt tādiem, kas ir pret kāru un tā. Tāpat arī jautājums, vai tad šeit ir ar bruņotu kristieti jāsaprot krustneši, ka mēs saprotam atkal krustnešu laiku, bruņiniekus, kas tur iet un kauj un patiesībā iznīcina un patiesībā dara ļoti daudz postu. Vai tad mēs saprotam, bruņots kristietis tagad ir tāds, ka mums visiem tagad vajadzētu būt kā šiem iznīcinātājiem? Vai atkal bruņots kristietis būtu kaut kas līdzīgs varbūt kā no islāma pasaules, kāds
kāds no reliģiskajiem teroristiem, kas ir apbruņojies tur ar tām savām uzkarēm visām, ja, un tad viņš iet, lai uzspridzinātu citu reliģiju vai citu ticību vai cilvēkus un tā tālāk. Kā tad tur ir ar to visu? Bet ko tad mēs tagad esam bruņoti un kam tas ir domāts? Un par to tad arī pašā sākumā, lai nerastos tādas visādas šaubas un nevajadzīgas spriedelējumi, apostols Pāvils ļoti skaidri saka, jo ne jau pret miesu un asinīm mums jācīnās. Respektīvi, šeit ir skaidri pateikts, ne jau cilvēki ir tie mērķi, pret ko mēs esam apbruņojušies. Kādreiz tā mums liekas, ka cilvēks ir nežēlīgs, otrs cilvēks ir nežēlīgs, un man pret viņu ir jānorobežojās, vai man jāapceļ tāds mūris riņķī, un viņš ir kaut kas bīstams. Un kādreiz mēs tā domājam, ka man taču viņš ir jāiznīcina, man viņš jānoliek pie vietas, vēl kaut kā. Bet apostols Pāvils tieši uzsver, nē. Tas nav tas, kas tev jādara. Tu neesi aicināts tagad iznīcināt cilvēku. Vai tas būtu morāli, vai tas būtu fiziski, vai tas būtu garīgi, bet tev ir jāstāv pret to, kas stāv aiz šī cilvēka kā ļaunums. Pret to gan tev jāstāv. Tev ir jāstāv pret to garu, kas stāv aiz kādām slepkavībām vai noziedzības. Tev ir jāstāv pret Sātanu. Tur ir tā būtība. Jo mums nav jāiznīcina cilvēks, jo iznīcinot cilvēku, mēs tiešām iznīcinām cilvēku, bet mēs nekad nevaram iznīcināt ļaunumu, kas ar šī cilvēka stāv. Bet šeit Dieva vārds tieši runā par kaut ko daudz citādāk. Viņš runā par ļaunumu, viņš runā par to garu, kas stāv mums un ik brīdi skatās, kurā brīdī varētu uzbrukt, kurā brīdī varētu kā mūs iznīcināt, atraujot no Dieva, tā arī citus iznīcināt. Un pret to gan apostols Pāvils aicina, esiet bruņoti, kristieši. Un šajā ziņā tas nav pretruna. Būt bruņotam kristietim, tas tiešām nozīmē stāvēt gan pašam stingri šajā pārliecībā, kā bruņās, un arī tai pašā laikā aizstāvēt citu cilvēku, kurš arī tiek grūsts kaut kādos maldos un pazudināšanā no Sātana puses. Tas ir mūsu misija, tas ir ļoti svarīgi. Tā kā šodien būs mazliet par taktiku un par karu. Tā kā, ja dāmas jums nepatīk šī tēma, varbūt jūs tā varat pieciest kungu dēļ, jo kungiem atkal tas varētu likties tā saistošāk. Tātad šis apraksts, ko mēs lasām no Pāvila vēstules, ir tipisks apraksts par romiešu karavīru. Viņš visu šo aprakstu, ko viņš lietojot gan šos salīdzinājumus, visur runā par karavīru. Šī gadījumā, ja mēs tā teiktu, viņš runā par šo karavīru, par šo, kas ir no jums sanāk labajā pusē. Viņš runā par šo vieglu tēpto karavīru. Viņš nerunā par smago bruņojumu, kas ir kreisajā pusē. Tas bija smagais bruņojums, kas bija domāts uzbrukumam un ieņemšanai. Bet viņš runā tieši par šo vieglo bruņojumu, kas ir domāts aizstāvībai. Tātad, ja mēs runājam par kristīga cilvēka stāju saistībā ar šo karavīra ietērpu, mēs redzam un varam saprast, ka viņš runā par bruņām, par zobenu, par vairogu, par kāju apaviem, saistībā ar to, ka viņš mūs aicina būt aizstāvētiem un vajadzības gadījumā aizstāvēt kādu citu. Bet nevis viņš mūs apbruņojas ar smago bruņojumu, ar lielajiem vairogiem, ar lielajiem šķēpiem, lai iet uzbrukumā. Nē, tieši ar mazo. Interesanti, ka šeit nav runa par šķēpu, ja? Bet te ir runa tieši par šo mazo zobenu, kas ir domāts vairāk tulcīņai un aizstāvībai. Protams, kam vēl interesē par to vairāk pastīties internetā, varat pastīties, es te diezgan daudz laika kaut kā pavadīju, sākot iedzināties daudzās lietās, bet sapratu to, ka jāgriežas atpakaļ pie tēmas un pie sprediķa. Un tāpēc arī to tagad daru. Šeit ir rakstīts, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties Sātana viltībā.
stāties pretī sātana viltībām. Tad šeit ir aicinājums bruņoties ar visu to ekipējumu, lai jūs varētu būt stipri savā kungā un varētu stāties pretī sātana viltībām. Un šī gadījumā tā cīņa ir pret to, kas grib jau tevi iznīcināt. Un šī gadījumā vairāk ir tas, ka mēs nevis esam tie, kas esam aicināti iekarot jaunas zemes. Mēs esam aicināti palikt tajās pozīcijās, ko Kristus jau mūsu dēļ jau ir izkarojis. Mūsu aicinājums ir nevis iet un izkarot kaut ko jaunu. Mūsu uzdevums ir palikt pozīcijās, kas jau ir Kristus uzvara. Kristus jau ir uzvarējis sātanu. Mūsu gadījumā mums ir vēl jānoturās, kamēr mēs esam šajā ceļā pie Kristus mūžībā. Šis laiks mums ir vajadzīgs vēl būt bruņās, un šis laiks mums ir vajadzīgs vēl būt ar šo ekipējumu, par ko ir šeit runa. Un kāda ir šī līdzība starp karavīru un kristieti? Viena lieta, ko mēs varam teikt, Romas armijas rindās bija liela kārtība. Tur disciplīnai bija dots ļoti augsta vieta. Viņi bija disciplinēta armija. Viņi nebija bardaks vai kabardaks, kā pareizāk teikt. Un šī gadījumā mēs runājam par to, ka tā ir viena no līdzībām, kur arī taisnībā mēs varam teikt, tur ir disciplīnas lieta. Otrs, tas, ko mēs varam teikt, labi bruņots. Labi bruņots. Tas nozīmē to, ka ir pietiekoši, lai tu varētu būt aizsargāts, tev ir pietiekoši, lai tu varētu aizstāvēties un arī vajadzības gadījumā, cīņas gadījumā, tad arī aizstāvēties ar zobenu. Labi bruņots. Tas arī bija viens tipisks Romas karapulka tāds raksturojums. Un kristietis ir labi bruņots. Mēs esam bruņoti ar dažādām lietām, par ko mēs arī runāsim. Un kustīgs. Ir jau arī redzēt kādreiz no viduslaika kaut kādām bildēm, kur tie smagajās bruņās tērptie bruņinieki iet tādi lāči, un īsti jau viņi pakustēties nevarēja. Bet romietis, viņš bija tiešām kustīgs. Viņš varēja manervēt, viņš varēja būt mobils, viņš bija kustīgs. Un arī tajā ziņā kristieši arī nav kaut kādi tādi, kas kustās un kaut kā tā dikti uz vietas stāv, bet tiešām mēs arī esam aicināti būt aktīvi kristieši. Mēs esam aicināti būt kustīgi kristieši. Mēs esam aicināti būt mobili kristieši. Šodien šeit, rīt Korkā vai otrādi. Un šī gadījumā arī tas ir tas jautājums par to, kā mēs varam pielāgoties situācijām. Jā, tas arī par to ir šeit stāsts. Ja mēs skatāmies tālāk par to, ko Dieva vārds mums saka, vispirms Dieva vārdā mēs lasām, tāpēc satveriet visu Dievu ieročus, lai jūs būtu spēcīgi stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gūdnus apjozuši ar patiesību un tērpušies taisnības bruņās. Gūdnus apjozuši ar patiesību. Tas ir viens no, varētu teikt, ne metāla bruņu veidiem. Tās bija ādu sloksnes, kuras karājās uz leju līdz ceļiem, lai pasargātu lejas daļu, ķermeņa lejas daļu. Augšā bija šīs smagās bruņas un tā, bet lejas daļā bija tas, lai varētu cilvēks skriet un lai varētu kustēties. Bet tajā pašā laikā, ja ir zobens vai bulta vai kā, tad tas ir aizsargs viņam, lai viņš var pastāvēt. Un ko tas nozīmē? Kas ir šīs bruņas? Kas ir šie aizsargs? Kas ir šī taisnības bruņas? Kas ir šī patiesības bruņa? Šī gadījumā mēs runājam par to, ka, ja domājam par kristīgu cilvēku dzīvi, tad tiešām mēs skatāmies, ka mēs neļaujamies vaļībām, kuras mūs, atkailina garīgā nozīmē. Mēs mēģinām tiešām skatīties līdzi, lai es neielaišu savā dzīvē kaut ko tādu, vai es neatveru vārtiņus savā dzīvē tādus, pa kuriem manā dzīvē var ienākt daudz nelaimi un daudz sātana uzbrukumu. Kā piemēram, ja es lasu kaut kādas ezotērikas grāmatas, atveru savu prātu
viennozīmīgi maldiem. Ja es kādreiz skatos kādas filmas vai kāds, es atveru atkal savu prātu tam. Un tad ir vārtiņi, pa kuriem var ienākt lietas, kas var manu iekšpusi sagraut. Tad es patiesībā atstāju savās bruņās caurumus, pa kuriem var ienākt. Un Sātans nav muļķis. Viņš jau nesitīs par tavām stiprajām vietām. Viņš sitīs tieši to, kur tev nav bruņotā vieta, kur būs tas caurums. Un tas ir tas, kāpēc arī ļoti svarīgi ir, ka mēs esam kontaktā ar savu garīgo tēvu, vai esam kontaktā ar kādu citu pieredzējušu kristieti dēļ tā, lai sarunās ar viņu mēs atklātu, kur ir šie ievainojamie laukumi manā ķermenī, kur ir tās manas vājības, kas mani atkal ved uz pakrišanu. Ja? Tad kas ir tas manās bruņās, kas ir šie caurumi? Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs nelienam lietās, kur mūs var saplosīt. Un šī gadījumā arī, ja mēs runājam, es kādreiz tu līdzību teicis, bet Sātans ir kā tāds ķēdes suns. Viņš tiešām ir ķēdes suns, kura vara ir ierobežota, kura teritorija, pa ko viņš var skaidīt, tomēr ir ierobežota. Un šī gadījumā Kristus ir šo uzvaru nesis, un Sātans ir ierobežots savā varā. Bet kādreiz atceros, man arī pieņēmuši mājās tādu vienu vilka suni. Jau gados viņš bija vecs, negribējās, ka viņš tur klīst riņķī. Mēs viņu paņēmām mājās un domājām, varbūt paēdināsim, pieredināsim un tā. Bet beigās bija tā, ka viņš bija par postu, viņš sāka kost. Gan dzīvniekus, gan jau cilvēkiem koda. Un mēs sapratām, ka viņš ir jāpiesien. Un tad, kad viņi piesēja, tad viņš kļuva 3 reizes zvērīgāks. Un tad bija tas brīdis, kad es pats atceros sevi kā, varbūt Harisa vecumā, varbūt vecāku, ka es vienkārši staigājot pa māju, pa sētu, neko jau slikti negribot, vienkārši iegāju šī suņa teritorijā, tur, kur ķēde aizsniedz. Un viņš man uzbruka un sakoda. Un tas bija tas brīdis, ka, no vienas puses varētu teikt jau to, ka, ko tu lien tur? Ko tu tur lien? Tāpēc, kad mēs arī vecāki, kad mēs sakām vecāki bērniem, ko tu tur lien pie tā, nezinu, pie tās vietas, kas tev tur var kaut ko traumēt, kur tu neej tik tuvu tai malai, tur ceļi malai vēl kaut kā. Bet tā pašā laikā to pašu mēs varam attiecināt uz sevi, savu garīgo dzīvi. Ko tu tur lien? Jo tas tev var ievainot. Tas tiešām ir tā, ka tu vari tikt saplosīts. Nelien. Tā kā šajā gadījumā mēs domājot par savām bruņām, mēs domājam tiešām par to, lai tas, kas man ir šīs bruņas no Dieva dotas, ir, varētu teikt, šie 10 baušļi, kas mums ļoti labi palīdz atkal un atkal notestēt savas bruņas. Tāpat kā vajag mašīnai regulāri iziet tehnisko apskatu, tāpat arī bruņām, savām garīgajām bruņām vajag tehnisko apskatu, tādā veidā paskatīties, kas varbūt sāk klibot no manas dzīves, kur es esmu ļāvies kaut kādiem kompromisiem vai kādām lietām, kad domādams, tas jau nav nekas traks, bet tomēr tas ir traks, kad beigās iznāk, ka es varu tikt ievainots vai pat nogalināts. Tā kā šajā gadījumā terpšanās patiesībā, un šī patiesība ir Dieva vārdā, ir tātad baušļos, ir Dieva vārdā, šī patiesība tur ir, un tā ir terpšanās tajā patiesībā, ko mēs saņemam un klausāmies arī sprediķī. Tā ir terpšanās šajā patiesībā. Un otra terpšanās ir arī tā, ka kārtīga dzīve bieži vien aizbāž muti. Jo kādreiz ir tā arī rakstos sacīts, ka ja kāds jūs apsūdz, tad lai viņi saskaroties ar jūsu labo un kārtīgo dzīvi, tomēr paliek kaunā. Ka tomēr izrādās, ka sabiedrībā skatoties, ka izrādīsies, ka tas, kas tevi apsūdzējis, sabiedrības acīs kļūs par meli, bet tu tomēr izrādies, būsi cilvēks, ko sabiedrība arī sauc par godīgu vai tomēr taisnīgu cilvēku. Tā kā šī gadījumā paliekot tādās, es teiktu, vērtībās vai savās pārliecībās, kas ir taisnīgas pārliecības, mēs uzvelkam arī bruņas un citu cilvēku pat apmelojumi, kā bultas vienkārši tur trāpot, neko nevar mums izdarīt. Tā kā tas ir tas arī, par ko mēs varētu vēl dziļāk iet, bet
tā kā vēl ir citi bruņojuma veidi un citas lietas, tad mēs iesim tālāk. Tālāk, ko mēs lasām, 15. pantā ir rakstīts tā: kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Tad šeit ir runa par apaviem. Ja mēs domājam par apaviem, es atceros savu kāpienu Patrika kalnā. Es teiktu tā, labi, ka man bija apavi ar biezu zoli. Jo, ja nebūtu šie biezā zoli, tad būtu grūti uzkāpt tomēr par tādiem diezgan asiem akmeņiem. Un tad, kad es ieraudzīju, ka bija arī kādi, kas tiešām kāpa plikām kājām, man bija vienkārši tā, ka es redzēju, kā viņi laipo, kā viņi liek to kāju, lai tikai atkal netraumētu, un tās bija ļoti liels sāpes. Un es domāju, ka viņi nevienā brīdī neizbaudīja šo varbūt kāpienu skaistumu, jo visu laiku viņiem iedomā par to, kur viņi liek kāju, vai par to, kā lai nesāp. Un šī gadījumā arī mēs to teiktu par apaviem karavīram. Ja tas nebūtu iespējams, varbūt viņš būtu labi bruņots. Viņš varbūt būtu labi bruņots ar labām bruņām, bet tai pašā laikā, ja katrs viņas solis būtu jāskatās, kur viņš to liek, viņš nevarētu koncentrēties uz cīņu. Viņš nevarētu koncentrēties uz to, bet viņam būtu jādomā, kas tagad atkal nenoliek uz kādu asumu, vai neuzliek uz kādām naglām vai drupām un tā tālāk. Un šī gadījumā mums ir vajadzīgi šī apava, lai varētu virzīties uz priekšu, tāpat kā karavīram. Un ko nozīmē šis miera evaņģēlijs? Miera evaņģēlijs tiešām ir šī vēsts, šī labā vēsts. Tulkojumā tas arī nozīmē labā vēsts evaņģēlijs. Ja? Labā vēsts par to, ka mums ir miers ar Dievu pateicoties Kristum. Mums ir šī žēlstība, kas mums ir dota. Kristus ir uzvarētājs. Kristus augšām celšanās un lieldienu rīts ir uzvara, un tas ir tā vēsts, ar ko mēs ejam. Tā ir tā vēsts, kas dod, es teiktu, gan iedrošinājumu iet uz priekšu tādā veidā, ka nevis, interesanti, kā cilvēks teikreiz rīkojās. Cilvēks, kad viņš varbūt nav ar šo priecīgo ziņu par to, ka man ir piedots, viņš varbūt sēž, varbūt viņš skumst par saviem grēkiem, viņš varbūt pat ir iegrims kādā brīdī vainas kompleksos un saka, es jau te neko nevaru, es jau tur esmu tāds pagāns vai riebeklis vai vēl kaut kā savā apsaukā, un viņš tur sēž un viņam nav īpaši nekāda prieka iet un uz priekšu. Viņš tur ir tā kā savā veidā nomāktībā apsēdies. Bet tas evaņģēlijs, kurā pats tu vari dzīvot šajā priekā, tas tev dod šo vieglumu tavām kājām, ka tu tomēr nepaliec uz vietas, bet tu ej ar šo prieku vēstu tālāk, ka tu ej un sludini šo evaņģēliju tālāk, ka tu dalies tajā priekā un saki, Dievs man ir piedevis un man atbrīvojis, viņš arī grib tevi atbrīvot un tev piedot, jo viņš tev arī mīl. Tas ir evaņģēlijs, kas liek mūsu kājām iet uz priekšu. Tas arī dod pārvarēt traucēkļus. Jo ir brīži tādi, ka kādreiz rokas nolaižās, domā, ko es te plosos, ko es te ņemos, ko es cilvēkiem tur mēģinu palīdzēt vai mēģinu kaut ko tur teikt, viņi man nosauc par muļķi pēc tam vai vēl kaut kā. Ko es tur iešu un kas tas būs un kāpēc, priekš kam man, es arī domāju par sevi, priekš kam man jābrauc uz Īriju, man taču turpat Usmā bija labi, ko es tur vandīšos, ko es tur darīšu, galu galā, vērtāk taču ir mājās sēdēt. Bet evaņģēlijs ir tas, kas dod gan šo spēku pārvarēt arī kādu šķērsli un arī diskomfortu un iet uz priekšu. Tas ir tas, kas motivē, tas ir tas, kas paceļ, tas ir tas, kas spārno. Un šī gadījumā tie ir kā apavi. Tie ir kā apavi, kas mums dod pārvarēt arī kādu šķēršļu, kas ir ceļā. Un stabilitāte. Stabilitāte un atkal stabilitāte. Tad, kad es tā mēģinu atkal pēc kādas cīņas, tā mēģinu saprast, kā ir ar mani, un tā, tad ļoti svarīgi ir arī tas, ka zem manis vienmēr ir šis evaņģēlijs, kas man nes, kad ir tas, uz ko es varu droši nostāties. Un zināt to, pat tad, ja visi cilvēki man atstātu, Kristus nav man atstājis un nekad neatstās. Ja, tā ir kaut kāda tāda stabilitāte, bet ir vēl daudzās citā, kā nozīmē, ir stabilitāte. Tad evaņģēlijs mūs nes kā šie apavi.
kā karavīri nes apavu, tā mūs nes šī vēsts, šī labā vēsts par to, ka mums ir žēlastība no Kristus. Tālāk apustulis raksta par vairogu un bruņcepuri. Pēc visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko varēsiet dzēst visa ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņcepuri. Mēs varētu teikt tā, ka tas ir tālāk, bet mēs varam teikt to, ka ir labi, ja tev ir bruņas, vai ne? Bet tas, ka tev ir bruņas, tas neizslēdz to, ka tev nav vairs vajadzīgs vairogs. Tāpēc, ka bruņas ir kaut kas tāds, kā es arī teicu, tā ir tā taisnība, kas tev ietērpj. Bet ļoti bieži ir tā, ka šie uzbrukumi ir tādi, pat nestoties uz to, ka tu esi taisnīgs, tevi vienalga grib iznīcināt. Piemēram, kaut vai skatoties par Danielu, arī tādā notikumā, ka viņš tiek apsūdzēts un iemests laubedrē, ne jau par to, ka viņš būtu darījis kaut ko sliktu, bet vienkārši tāpēc, ka kādiem nepatika un viņu mēģināja iznīcināt. Vai tāpat Dāvids tika vajāts, ne jau tāpēc, ka viņš būtu kaut ko ļaunu darījis, bet tāpēc, ka kādam ķēniņam uzradās greizsirdība. Arī bieži vien kristietim, ne jau viņš tiek vajāts tāpēc, ka viņš būtu izdarījis kaut ko ļaunu, bet tieši kadreiz tas, ka viņš tiek vajāts, tāpēc viņš ir kristietis. Un ļoti svarīgi ir tas, ka ir šis vairogs, kas tiešām dzēš, šī piedošana, šī pestīšana Kristū, kas dzēš arī mūsu grēkus. Jo arī pat tad, kad mēs varam tas par sevi teikt, es par sevi viennozīmīgi to varu teikt, ka ir tādi brīži, kur cilvēks var nākt man klāt kā mācītājiem un teikt, mācītāji, vai tu atceries, ka tai reizē tu tur to un to grēkoji un viņš varētu man tagad uzskaitīt tās lietas, kurā veidā un kā es esmu to darījis. Un tad tas brīdis būtu tāds, ka es varētu teikt, jā, tā jau bija. Es jau vairs nevaru būt mācītājs, es jau vairs nevaru būt kristietis, tad es eju atpakaļ lauksaimniecībā. Šī gadījumā tā ideja ir nevis par to, ka mums nebūtu jānožēlo grēki, bet tieši otrādi. Ka tad, kad pie manis nāk Sātans un šādā veidā atgādina, ko tu esi grēkojis un kā tu esi grēkojis, tai brīdī tev ir jāpasaka, jā, es to ļoti labi zinu. Es to ļoti labi zinu un es to tiešām ar asarām acīs esmu nolicis un nožēlojis. Mani tas neiepriecina. Tāpat kā tas nav iepriecinājis Dievu, bet Kristus nopelna dēļ. Šīs grēksūdzes dēļ, atceries, ko es biju tur pie profesora Feldmaņa tajā un tajā reizē, kad es to noliku. Atceries, Sātan, to reizi, kad es to noliku, un man Kristu ir dot šī piedošana. Tev vairs nav nekāda iespēja mani par to apsūdzēt, tāpēc, ka Dievs jau to ir dzēsis. Un šī gadījumā tas ir vairogs. Nevis mana ļaunuma aizsegam vairogs, lai viņš man nevarētu redzēt, bet tieši otrādi, ka Sātans darbojas līdzīgi kā tāds miskastnieks. Jūs zināt, miskastnieki, kas vandās pa miskastēm un vēl kārā tur visādas atkritumus. Ja? Un arī mums, kad mēs aizējām uz grēksūdzi, mūsu grēki tiek izmest miskastē. Bet pēc kāda laika nāk Sātans un saka, paklau, šitais nav tavējais, ko es te atradu. Un iet tev pakaļ un saka, pagaid, šitais tā ir tavējais. Un bet viņam jāsaka, es jau to izmetu, to tu vari ņemt. Un šī gadījumā tas ir tas, ko mēs arī sakām, ka tas ir vairogs, jo pestīšanas vairogs ir Kristus, kurā mums ir piedošana. Un piedošana ir tas, kas vienīgais dzēš jebkuru apsūdzību. Un tad ir vienīgais ierocis, par ko ir teikts tālāk, ņemiet arī pestīšanas bruņcepuru un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Tad
Bībele, jeb šī kristīgā vēsts, tiek saukt par zobenu. Varētu teikt tā, es šobrīd savās rokās turu zobenu. Jo tas, ko Dievs mums dod, tas ir viens ierocis. Un Bībelē tā vietā teikt, ka tas ir apusgriezīgs zobens. Tas nozīmē to, ka tas ir gana šķautni, kas var citu ievainot, un tajā pašā laikā arī otrs šķautnis skatās uz tevi pašu. Tad Dieva vārds vienmēr ir tāds, ka tu esi aicināts to vērst pret ļaunumu pasaulē un tā tālāk, bet vienmēr arī ir jāskatās, ka šis Dieva vārds tev pašu uzrunā, vienmēr uz atpakaļ arī. Ka tas, ko tu varbūt citam krati ar pirkstu, vienmēr rēķini, tas skatās uz tevi atpakaļ. Ja? Un viss ir apusgriezīgs viņš ir. Ja? Un šī gadījumā arī runājot par šo zobenu, es arī teiktu, ka tas gan ir zobens, kas var uzvarēt cīņu ar sātanu. Kadreiz cilvēki saka, kad es viņiem arī jautāju, kāpēc jūs krustiņu nesājat? Un cilvēki saka, tas man kaut kā aizsargā. Krusts jau pats par sevi neaizsargā gan. Ja tad tas būtu amulets vai kaut kā mēs varētu pārvērst to par tādu maiņticību. Mani aizsargā tas, kas es esmu Kristū. Man piederība Kristū man aizsargā. Un šo piederību man vienmēr atgādina evaņģēlijs un Dieva vārds. Šī gadījumā es teiktu tā, zobens evaņģēlijs ir tas, kas atvaira sātanu. Kaut arī pastoties to gadījumu, kur satiekās sātans un Jēzus šajā tuksnesī, un kur tagad sātans piemet Jēzum dažādas šīs kārdināšanas. Ja, tad viņš ir Jēzus izsalcis pēc gavēšanas un tāda 40 dienas tomēr bijis bez maizes, un sātans tur mēģina viņam izprovocēt. Vai atkal citā gadījumā viņš uzliek tempļa malā un saka, lec lejā, jo, redz, tad tevi nesīs eņģeļi uz rokām. Ja? Un interesanti, ko Jēzus atbild. Viņš nesāk viņam teikt, zini, tā gan īsti nav, vai vēl kaut kā. Viņš neielaižās diskusijās. Viņš neielaižās kaut kādā jautājumā, tu tiešām tā domā, vai kaut ko. Viņš skaidri saka, kas ir rakstīts. Viņš saka, stāv rakstīts. Tev būs Dievu savu kungu pielūgt. Vai citā vietā viņš saka, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja, tad, kas šeit notiek? Ir uzbrukums, un turpat pretī ir šis zobens, kas pasaka, paga. Reku ir rakstīts. Un tas ir tas, kas ievaino. Tas ir tas, kas atsit šo ienaidnieku uzbrukumu. Un to mēs varam redzēt, piemēram, pie šī paša gadījuma, kur tiešām pēc šī atsistā uzbrukuma sātans atstājās no Jēzus, un pēc tam Jēzus jau sāk šo kalpošanu, par ko mēs lasām tālāk evaņģēlijos. Ja? Tā kā šis Dieva vārds ir tiešām kā spēcīgs zobens, un arī tas ir zobens, kas pārmaina mūsu pašus, ka tas ir arī lielā mērā, kā mēs varētu tā teikt, tas izoperē mūsu grēku. Ja, tad šis zobens ir ass, un ar to mēs izgriežam ārā savu grēku. Un tāpēc kādreiz es arī esmu mudinājis, paskatieties, draudzes mājaslapā, tur pie sadaļas grēksūdze, tur ir jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai. Šie jautājumi ņemti no baušļiem. Un tad tie ir tādi labi operācijas rīki, kas palīdz atklāt, kas man ir tur tas saugums, kas var izveidoties jau par ļaundabīgu vēzi, un ka es varu ņemt to un lietot, lai tas neizveidotos par kaut ko sliktu. Tā kā šie baušļi doti mums kā Dieva vārds, kas mūs var izoperēt, un tas tā arī jādara. Tā. Tas viss ir par ekipējumu, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam to, ka Dievs ir padomājis par mums visādā veidā, lai mēs kā garīgā cīņā būtu stabili un labi. Bet iedomājieties vienu karavīru, kurš tagad ir labi bruņots, pietiekoši veikls, un viņš tagad ir kara laukā. Bez kā viņš nevar iztikt?
Bez kā viņš nevar iztikt. To, ko es esmu uzskaitījis, bez kā viņš tomēr vēl nevarētu iztikt. Ķiveri ir? Kas? Prasmes, jā. Prasmes arī. Bet kas viņam šis prasmes dod? Kas viņam dod prasmes un zināšanas pirms vēl kara apstākļiem? Kas viņu trenē? Tad, respektīvi, te jautājums par to, kas ir tavs virsnieks. Un tad, kad tu esi nonācis šai kara laukā, jautājums ir tāds, vai tu joprojām saglabā kontaktu ar savu virspavēlnieku, jeb savu virsnieku, kas ir tas vadītājs. Jo citādāk tu kļūsi, kā mēs kādreiz to sakām, par lielu gabalu gaļu. Ja, tu tur būsi kādu laiku, tu būsi spēcīgs, bet vienkārši, ja tu būsi haotisks un nebūs tev viens vadītājs, tad tev nav kontakti. Ja tu nedzirdi komandu vai tauras skaņu vai kā, tad vienkārši tev tur samar. Un tas ir tas, kāpēc arī tālāk apstults Pāvils jau runā par to, ka viņš saka tā, un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot. Tātad pielūgšana un lūgšana ir minēta kā nākamais aiz visiem šī ieroču uzskaitījumu. Garā lūdziet Dievu ik brīdi. Un šī ziņā tā ir saikne ar mūsu virsnieku. Es varbūt varu labi bruņots būt, bet ja man nav šī saikne, tad tas ir tikai laika jautājums, ka es šo cīņu pazaudēju. Bet paldies Dievam, ka mēs tiešām varam par to teikt, ka Kristus jau šo cīņu ir uzveicis. Un arī Lieldienas dziesmā, kāds no jums atceraties, ir šī dziesma lielākā cīņa pabeigta, Kristum no pieder uzvara. Ja, tas skaists dziesma, varat apstīties dziesmu grāmatā 118. dziesmu. Varat atšķirt 118. dziesmu. Bet mēs viņu nedziedāsim, jo viņi ir pārāk grūti, bet tajā pašā laikā pastīsimies gan vārdus. Un vārdi Tātad, kas šeit ir teikts? Lielākā cīņa pabeigta, Kristum no pieder uzvara. Viņam lai slava mūžīgā, aleluja. Tumsības vara briesmīga, pakļauta tai bija dzīvība. Jēzus šo varu salauza, aleluja. Lieldienas rīta agrumā, debesu gaismas spožumā, Jēzus no kapu uzcēlās, aleluja. Slavu lai Jēzum glābējam, varonim, krusta nesējam, dzīvības nāves valdniekam. Aleluja. Par tādu cīņu runa. Un nevis pret miesu un asinīm, nevis pret cilvēkiem, bet pret pilnīgi ko citu. Pret to, kas grib visus iznīcināt. Bruņojums jātur kārtībā. Mēs nevaram kara apstākļos atļauties atstāt zobenu mājās. Cīņas bībeles līdz, kam ir bībeles šodien līdz, piemēram. Nu, labi. Bet tāpat par to pašu, par dvēseli kopšanu. Arī tur jātur kārtībā. Tas viss ir bruņas, kas ir regulāri jātur kārtībā. Un virsnieks ir tiešām tas, kas grib tevi atkal no jauna iedrošināt šajā cīņā, un viņš ir arī tas, kas tev dod gan prasmi, gan zināšanas, gan savu vadību un slavu Dievu.